Stāstīt, rādīt, skaidrot. Mēs zinām, kas, kur, kā un kad notiek. Tas viss no jauniešu skatu punkta. Pirmais šāda veida jauniešu raidījums Latvijā – Runā TV. Veiklība, pārliecība un ātrums ir pazīstami katram autovadītājam, bet īstam autosportistam tā ir ikdiena, kurā ik brīdi ir jāsastopas ar grūtībām. Šodien savā pieredzē dalīsies autosportists Ralfs Jānis Grīnfelds. Mani vecāki kopš 2004. gada sākuši nodarboties ar autosportu, un es vienmēr esmu bijis viņu līdzitējs, braucis līdzi. Un vienmēr zinājis, ka es to arī gribu darīt. Un tad bija tās reizes, kad tētis piedalījās tajā rallija supersprintā, kur brauc viens pats. Un, es redzēju, ka tur ir vairāk junioru braucēji, kas ir samērā manā vecumā. Tad man bija tāds, mērķis, ko tiekties, un tas bija tas, ko es tiešām gribēju. Un tad, man liekas, man bija 15 gadi. Man tētis beidzot vienkārši pateica, ir laiks. Viņš man nopirka treniņu žiguli, ar ko es varēju trenēties, lai es varētu braukt ar šito rallija žiguli. Un tad man bija pienācis pirmais supersprints, kurus braucu viens pats. Man sēdēja blakus instruktors, kas man teica pareizās trajektorijas, bet vairāk vai mazāk tāpat tas bija uz manīm. Un, pirmās sacensības. Tas tāds arī interesants temats. Man bija tā, ka es biju tik ļoti nogaidījies to momentu, kad es beidzot tikšu uz tā starta un varēšu braukt tajā trasē. Un pirmie 2 braucieni bija diezgan labi. Bet trešajā braucienā, man bija maza pieredze, no otrā pārnesuma man vajadzēja ieslēgties trešajā uz trampolīna. Un man nesanāca, un man vajadzēja atslēgties atpakaļ uz otro pārnesumu, un es netīšām ieslēdzu atpakaļ gaitā. Un tad, principā, motors apstājās, jo es viņu vienkārši iznīcināju tāpat kā kārbu. Un tas bija tāds, tas sākums karjerai, man arī likās, ka beigas. Tāpēc, kad tā ir tēta, tāda lolotā mašīna, un es viņu vienkārši sabojāju vienā sacensībās. Bet tad bija tāds, vismaz, ko mums bija ko darīt kopā. Mēs viņu sataisījām atpakaļ, lai varētu braukt uz nākamo supersprintu. Bet tad vēl redzēju, ka pirmajā supersprintā bija tā, ka man rezultāts bija samērā labs. Tā nākamos laikam bija nedaudz nobijies, lai es kaut ko atkal nesabojātu. Bet pirmās sacensības man ļoti paliek prātā ar to, ka man bija iespēja junioru klasē pacīnīties ar tādu braucēju kā Ralfs Sirmats, ko jau, es domāju, diezgan liela daļa Latvijas zina. Viņš brauc Eiropas čempionātā. Un, ja es nemaldos, viņš cīnās par Eiropas čempionu titulu. Junioru klasē, laikam, jā. Un vēl tāds labs braucējs bija Kristaps Feldmans. Te bija tādi, uz ko es varēju tiekties. Jā, un tā es nonācu līdz tam, sakojot tēta pēdām un gaidot to. Un tētis, protams, ir tētis, ģimenes galva vienmēr, bet autosportā viņš ir mans treneris, sponsors. Īstenībā mamma arī ir sponsors, bet tētis vairāk vai mazāk tētis ir tāds vienmēr, kas saka jābrauc. Lai gan vienmēr ir kaut kādi strīdi, kas vienmēr pasaka, nē, tu nebrauks vai kaut kas tāds, bet jā, viņš man vienmēr sponsorē, viņš man trenē. Viņš mani sagatavo, viņš arī man ir mehāniķis uz rallijām. Tētis tādu milzīgu lomu īstenībā tajā visā spēlē, jo bez viņa es viennozīmīgi zinu, ka es nevarētu braukt. Un īstenībā arī par to paldies, tu tā viegli var tā, jā, paldies, bija forši, un tā tu bieži aizmirst vai nesanāk pateikt, bet es esmu tik milzīgi pateicīgs, kad cilvēki arī jautā, wow, tu brauc rallijās, tā, jā, es zinu, īstenībā tas ir dēļ maniem vecākiem, jo viņi man to ļauj darīt, un dēļ viņiem es arī to daru. Ja viņi to nebūtu sākuši darīt, es domāju, ka es arī to noteikti nebūtu nonācis līdz tādam ceļam, kad es kaut ko tādu varētu darīt. Mašīnas vienmēr man ir patikušas, bet, kad es varētu braukt kaut kādā autosportā, es nekad tik tālu nebiju aizdomājies. Un arī sacensībās, piemēram, tie supersprintos, kur arī tētis piedalās, un mēs braucam ar vienu mašīnu, viena jauda un tā. Bet tētis vienmēr ir stipri man priekšā. Bet ir bijuši arī tādas sacensības, kad es viņam esmu priekšā, un tā ir vislabākā sajūta. Tu apsteidz savu pirmkārt treneri, sponsoru, tēti. Nezinu, tas tev dara arī tādu milzīgu gandarījumu. Un, paldies, tēti, kad tu man ļauj to darīt. Jā. Un tad pastāsti par savu dzelteno draugu. Cik vairs dzeltens? Sporta pasē īstenībā viņš ir dzeltens daudzkrāsains. Mammas pirmā mašīna. Ka mamma nokārtoja tiesības, es vēl laikam nebiju dzimis, nezinu.
Viņi nopirka mašīnu ikdienas braukšanai. Un tad jau laiks kāds pagāja, tā mašīna tika nobraukta. Īsmā viņai arī daudz kas darīts pāri. Īsmā arī, kad vēl nebija kā rallija mašīna, viņa bija dzenāta tur par kaut kādiem laukiem, vēl kaut ko, zin kā, žigulīts. Un tad mēs nopirkām tā kā jau tajā laikā jau krūtāku mašīnu. Un žigulīts tika vairāk atstāts tādā novārtā, es nezinu, ne novārtā pie garāžas, vienkārši uz sānu viņu atstāja. Līdz tam laikam, kad vecāki izdomāja, kad viņi grib taisīt tā kā augšā autosporta mašīnu. Un tad žigulīts tika uzbūvēts tā kā par rallija auto. Un no tā laika, protams, viņš kāds ir tā ir. Protams, ir bijušas maiņas, piemēram, kā Lietuvā pagājušo gadu, kad es biju līdzjutēji atkal lomā, kad tētis brauca. Tad komentētāji teica, baigi dīvaini. 5. žiguļa priekša, 3. žiguļa aizmugurē. Protams, tas ir vismā 2103 lāda vaz, tā kā žigulīts. Daudz ir darīts, daudz kas mainīts, protams, ir bijušas savas avārijas. Es pats zinu, kad es vienu pusi bišķiņu sagandēju un bija daudz kas jādara. Nu jā, un īstenībā, kad tā doma par to, ka tā ir, zin kā, vecāku tas pirmais auto, tāpat kā pirmais rallija auto, tad vienmēr tā doma, zin kā, nu, būs jau jauns un vajag jau jaunu, bet tu negribi sagandēt to veco, un, zin kā, tu vienmēr gribi, lai viņam viss ir kārtībā. Un tas ir tas uztraukums, īsmā, kas katrā sacensībās man ir par to, ka es nedrīkstu viņu īsmā sasist, vai, nu, protams, tu vispār nedrīkst tādu domu pieļaut par avāriju, par kaut ko, bet tā vienmēr tā doma, kaut ko, ak, Dievs, neizdarīt motoram, kaut ko kārbā, es nezinu, nu, labi, tās kārbas un motori tiek mainīti diezgan bieži. Bet jā, man liekas, ka tas tā doma par to pirmo žigulīti un tā, bet ko vēl var pastāstīt? Nu, mašīna kā mašīna. Pirmais auto ģimenes, tagad rallija auto, no oriģināla tur varbūt īsmā palikusi grīda ir, varbūt, es nezinu. Nemācēšu teikt, bet, nu jā, kā jūs redzat, ripo vēl aizvien arī pēc tik daudz gadiem. Man liekas, viņš tika reģistrēts kā rallija auto 2003. gadā, bet viņi iegādājās, es nezinu, kādā noteikti 90. gadā. Ralfs atzīst, ka daudzi līdzjutēji ir pārsteigti par viņa nodarbošanos šajā vecumā. Ir bijis, kad, piemēram, arī Lietuvā tev pienāk klāt un vienkārši tā, wow, cik tev gadi. Un tā, tas ir tik forši, ka tu ar to nodarbojies un tā. Un, piemēram, visforšākais bija tā, kad, zin kā, ka tev nav tiesības, tajos pašos 15, 16, 17 gados, kad tu piedalies un, zin kā, tev tas M-burtiņš logā un tad tas tāds īpašais, zin kā, tev nav tiesības, tu esi juniors, tu brauc un tad visi vēl vairāk, jo, piemēram, es pievēršu uzmanību vairāk vai mazāk visiem junioriem un sievietēm, kas brauc, jo tas ir interesantāk, zin kā, tie vīrieši un, nu, principā, nu, tas jau viens un tas pats, bet tā, kad juniori brauc un kad tie mazie kabinetiem pieaugušiem, tas ir interesanti, jā. Tas laiks īstenībā paskrien, es nezinu, rallijā, piemēram, pieņems, kad 20 kilometri, piemēram, tev jābrauc, un tas uz starts ir, man liekas, tas visilgākais, kad tu sēdi un tu nevari sagaidīt, kad es jau cimdos, jau sēdu uz stūris, un tu brauksi, un tu nevari vienkārši sagaidīt, nu, kad beidzot, nu, tev varēs iebraukt tajā trasē, bet bijis arī atgadījums arī tajā pašā pirmajā rallijā, pirmajā dopā, kad es noķēru priekšā braucošo mašīnu, mums tā kā bija minūte laikam starpā, jā. Es viņu noķēru un bija milzīgi putekļi, es nevarēju tikt viņam garām. Un tad bija tā kā jāsirst tajos putekļos, neredzot ceļu, un tur bija tādas bīstamās situācijas, kad jau brīžiem jau tādā ceļu, ka tu pa grāvi brauc vai neturies uz ceļa. Un tad tie 14 kilometri vilkās tik ļoti ilgi, un līdz tam mirklim, kad tiec garām, tad jau atkal attīst to ātrumu. Tie ir savā ritmā, tad jau atkal tas tā kā paskrien, jo to laiku kavē, man liekas, arī tas cilvēks, kas tev runā, tai ķiverē, piemēram, nu, ar stūri man ir tā arī bijuši atgadījumi, kad pasmējamies kaut ko, piemēram, ar mammu, kad viņa tā kā atkārto, piemēram, tur ir labais 2 un atkārto un pasaka labais 200, kas ir wow, un tad nekas tas neatliek pasmieties, vai viņi savus līkumu, un es tā, priekšā jau ir roteris, un tad tāds, esam bišķi nokļūdījušies un tā baigi nepamanījām to, un tas arī tā kā kavē tavu laiku, un tad tāda atmosfēra tev ir tāda drošāka. Emocijas autosportistam vienmēr ir ļoti nozīmīgas. Tās jāmāk kontrolēt un pārvarēt jebkurā situācijā. Svarīgi ir dabūt nost to stresu. Tāpēc, kad, zin kā, stresa brīdī cilvēks sev īsti var arī nekontrolēt, un uz tā paša starta, kad tu sēdi, un tu zini, un tu vēl 3 reizes pārliecinies, vai tu esi ielīdz tajā pirmajā ātrumā, vai tev tā mašīna ir izgāzēta, vai tev visi dačiki rāda pareizi, vai temperatūra ir pareizā, vai tev, nezinu, degviela īstenībā pietiek, vai kaut kas, nu, tādas elementārās lietas. Un sēdi, un tu tā kā iekšēji tā kā sāc stresot.
Un tu gaidi to momentu, to ideālu momentu, kad tu brauks, tā kā tas dops sāksies un tu izbaudīsi. Un kad tu izbrauc no startā ārā, tad tu jau atkal to stresu pazaudē un tad tikai izbaudi to un tu klausies un tu izbrauc tos līkumus. Un tikai, ja tu pats vēl izdari kaut ko, kā pašam ritīgi patīk, tad ir iekšēs tāds, man patīk viss tas, kas tur notiek. Es pat nemāku izskaidrot. Man tas tik ļoti patīk, ka es nevaru nekad sagaidīt. Es jau tagad, nezinu, pagājuši 3 nedēļas un es jau gaidu šito nedēļu, kad būs tas rallijs un kad es varēšu braukt. Un es nezinu, man patīk tas viss, kas tur notiek. Es nezinu, tā organizācija tā kā arī. Tas ir interesanti un arī tas, ka tu brauc un cilvēki skatās, viņi tevi atbalsta, jo viņiem interesē tas, ko tu dari, kad tu brauc un viņi stāv malā. Lai gan viņi stāv reāli malā, bet viņi tagad skatās, jā. Protams, ir cilvēki, kas stāv tur malā kritizē, šis tur lēni pabrauc vai kaut ko. Tāpēc es necenšos citus kritizēt. Man liekas, tas ir pirmkārt muļķīgi, jo tu pats nevari zināt, kas tev notiks vai kāpēc viņam tā notika. Un, es labprāt no tiem cilvēkiem to pieredzi gūtu, kāpēc viņam tas tā notika. Bet, jā, ir jābūt milzīgai atbildībai. Jo, zini kā, ja tu brauc tādu supersprintu, kur tu esi viens un tu brauc trasē, kas ir vidēji 3 km, bet, kad tu brauc ralliju, kur ir tikpat labi tie 20 km, un tu nes atbildību par to otru cilvēku. Un tā kā tas vairāk vai mazāk viss ir uz tevi, jo pirms rallija tu jau tā kā pieraksti to trasi un nosauc tos līkumus, un ja tu esi nosaucis nepareizi, tad tas īstenībā ir uz tevi. Nākotne ir tikpat būtiska kā tagadne, tāpēc Rauls atklāja nākotnes ieceres. Es zinu, ka es to negribu tagad tošnu pārtraukt darīt. Es vienmēr zinu, es gribu strādāt, es gribu izmācīties, lai man ir labs darbs, lai es varu nopelnīt tik pietiekami, lai man būtu sava mašīna, nevis tas, ko man tētis piedod, jo es zinu, ka viņš pats šito sezonu atlika vispār malā, lai es varētu vispār braukt, un man tikai tas jānovērtē un jādara viss, lai es nobrauktu tiešām to ralliju, nevis atkal kaut kur, nezinu, navarētu vai kaut kas viņai notiktu. Man tiešām gribas nobraukt visu sezonu, varbūt nezinu, ne visu, jo nezinu, kā ar mācībām sanāks, jo arī gribas mācīties tāpat laikā. Un tikpat labi uz to dejošanas treniņiem aiziet piedalīties vēl dejošanā kādās sacensībās kaut ko. Bet maksimāli es gribu braukt tā kā rallijā, cik es varu un cik tās finanses atļauj, jo tas īstenībā, nezinu, vai tas ir tās ticējums, bet cilvēki saka, ka rallijs nav priekš vienkāršiem cilvēkiem, ka tur ir savi līdzekļi vajadzīgi. Un esam arī pamanījuši savā, dzīvē, kad daudz kas tiek atlikts malā tīri rallija. Bet es zinu, ka es ar to nevarētu pelnīt naudu, jo manuprāt, tur ir jābūt talantam, kas ne visiem ir. Jo viens, kad tu apgūsti to un tev sanāk, bet viens ir, ka tu vienkārši tu vari netrenēties vai kaut ko, jo, piemēram, arī man uz rallijiem treniņi nesanāk, jo tur vajadzīgs milzīgas finanses un milzīga organizācija, lai tu kaut ko tādu izdarītu. Tev jārunā ir, kas nošķūrēs ceļus, tev jārunā ar ātrās palīdzības, jāmaksā federācijai nauda, vēl tev vispār jāslēdz visi ceļi. Tā ir milzīga, un man uz rallijiem parasti nesanāk īsti treniņi, un tad ir jābrauc uz to, ko tu esi iemācījies tajos supersprintos, un, ir visādas tās problēmas, īstenībā arī ar ko tu saskaries. Ko es gribētu īstenībā pamēģināt? Tas ir rallycross, ar ko nodarbojas Reinis Nitišs. Tas ir kaut kas atkal citādāk. Zini, kā rallijā tu esi vairāk un mazāk uz tā ceļa viens, un tas pats arī supersprintā, kad tu trasē esi tur viens. Bet rallycrossā, kur ir vairākas tās mašīnas, kur ir tāda intriga vairāk, zini, kā tev ir jācīnās, tev ir jātiek viņiem garām. Un tā. Tas ir atkal tas cits adrenalīns, tas cita veida sporta veids, autosports, ko es gribētu pamēģināt. Tas viennozīmīgi ir, laikam, rallycross, jā. Kā man mamma mācīja iepriekšējais stūrmanis, tāpat arī, kad tev finišā sagaida tie paši, kas tev dod ierakstu tavā lapiņā, cik tev laiks un cik ās nobrauc un cik tev ir laiks aizbraukt līdz nākamajai, viņi tev pasaka, bija labi. Tu nobrauc līdz galam, jo ir cilvēki, kas nenobrauc līdz galam. Tad tu jau esi pārāks, lai gan tevs laiks ir, tur minūtes sliktāks kā tam iepriekšējiem un tā. Bet tā, kad tu esi sasniedzis un tie cilvēki, kas nav sasnieguši to finišu, tu jau esi viņiem priekšā. Lai gan tikpat labi tu te rezultātos esi pēdējais, bet tu jau esi priekšā tiem, kas nav finišējuši. Autosports tā nav tikai nodarbošanās. Kādam tas ir dzīves stils, kurā ir savi noteikumi un iespēja aizmirst realitāti, ļauties mirklim. Olga Jasuļaņica, Kristofs Pēkals, Runā TV. Jums katram ir noteikti viedtāruņi šeit. Un jūs viedtāruņi ātri visu variet pārbaudīt. Kāpēc jums jāpērk milzīgi smaga grāmata, kas maksātu varbūt 50, 60 vai 70 eiro, un pēc gada šī grāmata diezgan lielā mērā būtu novecojusi?